Ja skatījies iepriekšējo epizodi, tu zini, kā izveidot pirmos attēlus ar mākslīgo intelektu. Šajā epizodē iesim soli tālāk. Parādīšu tev 3 vērtīgus padomus, kuri palīdzēs iegūt tieši tādu attēlu, kādu vajag, pareizas proporcijas, piemērots formāts un izmērs. Tie būs noderīgi gan darbā, gan prezentācijās, gan arī sociālajos tīklos vai drukai. Malu attiecība norāda attēla proporcijas. Piemēram, 16:9 ir ideāla video vai prezentāciju slaidiem, kvadrāts 1:1 labi izskatās Instagram, bet 4:5 ir populārs stāstos. Palūdz ChatGPT vai attēlu ģenerēšanas rīkā. Izveido attēlu ar darba galdu saulainā pļavā zem liela koka. 16:9 malu attiecībā, lai to izmantotu prezentācijas slaidā. Tas nodrošina, ka attēls labi izskatīsies uz ekrāna, kur tas tiks izmantots. ChatGPT var sagatavot attēlus populāros formātos. JPG – vispārīgs attēla formāts ar labu kvalitāti, ideāls lietošanai internetā. SVG – vektorgrafikas formāts, ideāli piemērots ikonām un ilustrācijām, kas jāpielāgo dažādos izmēros. WebP – optimizēts formāts ar mazāku izmēru, bet augstu kvalitāti. Vienkārši raksti. Saglabā attēlu JPG formātā. Lai izvairītos no pārlieku lieliem failiem, kas aizņem daudz vietas vai lēni ielādējas, tu vari lūgt ChatGPT sagatavot attēlu ar noteiktu faila izmēru, piemēram. Izveido attēlu ar cilvēku ar datoru pie jūras, kas nepārsniedz 1 megabaitu. Šādi attēli būs optimizēti ātrai lietošanai, nezaudējot kvalitāti. Tas ļauj nodrošināt, ka attēls būs izmantojams tieši tur, kur tev vajag. Tagad tu zini, kā veidot attēlus ar pareizām proporcijām, formātu un izmēru. Kur tu izmēģināsi kā pirmo reizi? Ieraksti komentāros un tiekamies nākamajā epizodē. Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.